Sniega karaliene. Nu, klausieties, tagad sāksim. Kad būsim nonākuši līdz stāsta beigām, zināsim vairāk nekā tagad, jo reiz dzīvoja ļauns burvis. Viņš bija viens no negantākajiem. Viņš bija pats joks. Kādu dienu viņš bija īpaši labā omā, jo bija uztaisījis tādu spoguli, kurš visu to, kas labs un skaists, rādīja tik maziņu kā nieciņu. Turpretī tas, kas nekam nederēja un bija nejauks, dūrās acīs un kļuva vēl nejaukāks. Skaistākās dabas ainās tajā izskatījās kā vārīti spināti, un labākie cilvēki kļuva neglīti vai stāvēja uz galvas, vai bija bez vēdera. Sejas tā pārvērtās, ka nevarēja nepazīt, un ja kādam bija viens vasarraibums, tad viņš varēja būt drošs, ka raibums izplatīsies pār degunu un muti. Jots sacīja, ka tas esot traki jocīgi. Visi, kas vien gāja burvju skolā, jo viņš turēja burvju skolu, stāstīja visapkārt, ka esot noticis brīnums. Tikai tagad varot redzēt, viņa apgalvoja, kāda pasaule un cilvēki izskatoties īstenībā. Viņi skraidīja ar spoguli apkārt pa pasauli, un pēdīgi nebija vairs nevienas zemes vai cilvēka, kas nebūtu spogulī sevi redzējis pārvērstu. Nu viņa bija iedomājušies lidot uz debesīm, lai pasmietos par eņģeļiem un to kungu. Jo augstāk viņi lidoja ar spoguli, jo skaļāk tas smējās, viņi tikko spēja to noturēt. Viņi lidoja augstāk un augstāk, tuvāk dievam un eņģeļiem. Tad spogulis savos smieklos tā iedrebējās, ka izslīdēja tiem no rokām un nokrita zemē, kur saplīs simtos miljonu, biljonu un vēl lielākā skaitā lausku. Un tieši tāpēc nodarīja lielāku ļaunumu nekā iepriekš, jo daži lausku gabaliņi bija tikko smilšu graudiņa lielumā un tie kaisījās pa visu plašo pasauli. Tie, kas ieskrēja cilvēkiem acīs, tur arī palika, un tad šie cilvēku visu redzēja atžgārni, vai arī spēja ieraudzīt tikai kādas lietas nejauko un greizo pusi, jo katra mazākā spoguļa lauska bija paturējis to pašu spēku, kāds bija piemetis veselam spogulim. Dažiem cilvēkiem tāds mazs spoguļa gabaliņš ietriecās pat sirdī, un tas bija gaužām briesmīgi, jo sirds tad sasala kā ledus gabalā. Dažas spoguļa lauskas bija tik lielas, ka derēja par logu rūti, bet caur šādu rūti nebija vērts skatīties uz saviem draugiem. Citas lauskas nokļuva brillēs, un tad nu gāja pavisam ļauni, kad ļaudis uzlika tādas brilles, lai labāk redzētu un taisnāk spriestu. Nelabais smējās tā, ka vai vēders plīsa. Viņam gauži patika tāda kutēšana. Nu tad klausīsimies. Lielajā pilsētā, kur ir tik daudz māju un cilvēku, ka nav vietas diezgan, lai katram būtu savs dārziņš, un tāpēc vairumam ļaužu vajadzēja pietikt ar puķiem puķu podos, dzīvoja 2 nabaga bērni, kuriem dārziņš tomēr bija lielāks par puķu podu. Viņi nebija brālis un māsa, bet mīlēja viens otru tāpat. Viņu vecāki bija vistuvākie kaimiņi, un katra ģimene dzīvoja savā jumta istabiņā. Tur, kur abu māju jumti sagāja kopā, un ūdens renis tiepās tiem pa vidu, tur katrai mājai bija mazs slodziņš. Bija jāpāriet tikai pār reni, lai tiktu no viena loga pie otra. Abu vecāki ārā bija ierīkojuši pa lielai koka kastei, kurās auga dārziņi. Katrā bija iestādīts arī mazs rožu krūms. Tie abi auga un zaļoja, ka prieks bija redzēt. Tad vecāki izdomāja nolikt kastes šķērsām pār reni tā, ka tās sniedzās no viena loga līdz otram un izskatījās gluži kā 2 puķu dobes. Zirņu stīgas nokārās pār kastes malām, un rožu krūmi dzina garas atvases, vīdamies ap logiem un stiepdamies viens otram pretī. Tie bija gandrīz kā godu vārti no zaļiem zariem un puķiem. Tā kā kastes bija ļoti augstas un bērni nedrīkstēja kāpt uz tām, tad viņiem bieži atļauja vienam pie otra izkāpt ārā, pasēdēt uz saviem mazajiem ķeblīšiem zem rozēm, un rotaļāšanās tur bija labu labā. Ziemā par šādu prieku gan nebija ko domāt. Logi bieži bija pavisam aizsaluši, bet tad viņi pie krāsnes sasildīja varas šiliņu gabalus, pielika karsto šiliņu pie aizsalušās rūts un turēja tik ilgi, kamēr tur atkusi jauks apaļš caurumiņš, pa kuru no katra loga vienu otrai pretī redzēja spīdam laimīgu, mīļu bērnu actiņu. Tie bija mazais puisēns un mazā meitene. Puisēnu sauc par Kāju, bet meitenīti par Gerdu. Vasarā viņi ar vienu lēcienu varēja tikt viens pie otra,
Bet ziemā vispirms bija jākāpj pa daudzām kāpnēm lejā, un tad atkal pa tikpat daudzām augšā. Ārā sniegs griezās virpuļiem. Tās ir baltās bites, kas spieto, vecā māte teica. Vai viņām arī ir sava bišu māte, karaliene? Mazais puisēns vaicāja, jo zināja, ka īstajām bitēm tāda ir. Ir, vecā māte atbildēja. Viņa lido allaž spietam pa vidu. Viņa ir lielākā no visām pārslām un nekad nepaliek mierā uz zemes, bet uzlido atkal augšā uz melno padebesi. Dažu ziemas nakti viņa lido pa pilsētas ielām un skatās iekšā pa logiem, un tad tie aizsalst tik brīnišķīgi, kā ar puķēm noklāti. Jā, to mēs esam redzējuši! Abi bērni iesaucās, zinādami, ka tā ir taisnība. Vai sniega ķēniņiene var ienākt te iekšā? Mazā meitenīte jautāja. Lai tik nāk, Teica puisēns. tad es viņu uzsēdināšu uz siltās krāsnes, un viņa izkusīs. Bet vecā māte nogaldīja viņam galvu un stāstīja ko citu. Vakarā, kad mazais Kais bija mājās un jau gandrīz noģērbies, viņš uzkāpa uz krēslu pie loga un pa mazu caurumiņu paskatījās laukā. Ārā krita par retai sniegpārslai, un viena no tām, pati lielākā, palika guļam uz puķu kastes malas. Sniegpārsla auga augumā, līdz pēdīgi pārvērtās par sievieti. Tērptu vissmalkākajās plīvuru drānās, kas likās austas no miljoniem pārslu zvaigznīšu. Viņa bija tik skaista un smalka, bet no ledus, žilbinoša, mirdzoša ledus. Tomēr dzīva. Acis viņai kvēloja kā divas spožas zvaigznes, bet miera tajās nebija. Viņa pameta ar galvu uz loga pusi un pamāja ar roku. Mazais puisēns izbijās un nolēca no krēsla. Likās ārā gar logu aizlido liels putns. Nākamajā dienā pieturējās stingrs sals, un tad atnāca pavasars. Saule spīdēja, zaļi asniņi izspraucās no zemes, bezdelīgas būvēja līgzdas. Logi beidzot atvērās, un abi mazie bērni atkal sēdēja savā mazajā dārziņā pašā augšā uz jumta remes pāri visiem mājas stāviem. To vasaru rozes ziedēja brīnums skaisti. Mazā meitene bija iemācījusies baznīcas dziesmu, un tajā tiek dziedāts arī par rozi, un to dziedot viņai ienāca prātā savas pašas rozes. Un viņa dziedāja šo dziesmu mazajam puisēnam priekšā, un viņš dziedāja līdzi. Es skaistu rozīti zinu, no sīkas saknītes, tā rozīte, ko mīlu. Un bērni saķērās rokās, skūpstīja rozes un skatījās jaukajā dienas saulītē. Kas tās bija par jaukām vasaras dienām? Cik jauki bija sēdēt ārā pie izplaukušajiem rožu krūmiem, kas šķita nekad nebeigs ziedēt. Kais un Gerda sēdēja un skatījās bilžu grāmatu ar daudziem zvēru un putnu attēliem. Un pēkšņi lielā baznīcas torņa pulkstenis pašlaik sita 5. Kais iesaucās. Ai, man kaut kas iedūrās sirdī, un man kaut kas ieskrēja acī. Meitene apķērās viņam ap kaklu. Viņš mirkšķināja acis, nē. Tur nekas nebija saskatāms. Laikam būs jau laukā. Viņš teica, bet nebija viss. Tā bija viena no tām stikla lauskām, kas bija atlaikušas no burvju spoguļa, par kuru jau mēs zinām, un kurš visu to, kas liels un labs, rādīja mazu un nejauku. Un ļaunums un riebīgums uzreiz nāca redzams, un ik vienas lietas vaina tūliņ bija ieraugām. Nabaga Kais. Tāda drumsla bija iekritusi viņam sirdī. Tā drīz pārvērtīsies par ledus gabalu. Sirds viņam vairs nesāpēja, bet drumsla tur palika. Kāpēc tu raudi? Viņš jautāja. Raudot, tu izskaties neglīta. Man nekas nekaiš. Šis zieds ir tārpsājis, un redzi, Viņš pēkšņi iesaucās. tas ir pavisam greizs. Tās nu gan ir neglītas rozes, tikpat neglītas kā kastes, kurās tās aug. Un viņš atspērās ar kāju pret kasti un norāva abus rožu ziedus. Kai, ko tu dari? Iekliedzās mazā meitene, un redzēdams viņas izbailes, viņš norāva vēl vienu rozi un ielaic pa logu savā istabā, atstādams mīļo mazo Gerdu vienu pašu. Kad viņa vēlāk pienāca pie kāja ar bilžu grāmatu, viņš teica, ka tā esot zīdaiņiem, un ja vecāmāte kaut ko stāstīja, viņam vienmēr bija kas iebilstams. Līdz ko radās izdevība, viņš aizladījās vecāmātei aiz muguras, uzlika brilles un atdarināja viņas runāšanu. Tas viņam izdevās uz mata, un ļaudīm bija ko nenosmieties.
Drīz vien viņš ķēmodamies atdarināja ikvienu cilvēku, kas tajā ielā dzīvoja. Kais prata parādīt visas viņa iermīgās un nejaukās īpatnības, un ļaudis sprieda, saki, ko sacīdams tam puikam ir galva. Bet vainīga bija stikla drumsliņa, kas bija iekritus viņam acī. Stikla drumsliņa, kas bija iekritus viņam sirdī. Viņš izsmēja pat mazo gārdu, kuru viņu mīlēja no visas sirds. Rotaļās viņš kļuva pavisam citāds nekā agrāk, tāds prātīgāks. Kādā ziemas dienā, kad ārā griezās putenis, viņš atnesa lielu, palielināmo stiklu un izkārs laukā savu zilo svārku stūri gaidīja, lai uzsnieg kādas sniega pārslas. Paskaties, nu tai stiklā garda! Viņš teica, un katra sniega pārsla tad kļuva daudz lielāka un izskatījās vai nu kā skaista puķa vai kā zvaigzne ar 10 stariem. Bija jauki tās aplūkot. Redzi, cik brīnišķīgi! Kā es teicu, Sniegpārslas ir daudz interesantākas par īstām puķēm. Tām nav nekādas vainas. Tās ir kārtīgas un pareizas, ja vien tās neizkustu. pēc brīža Kais atnāca ar bieziem cimdiem rokās un ragaviņām uz muguras. Viņš kliedza gardai tieši ausī. Man atļāva braukt uz lielo laukumu, kur citi spēlējas. Un prom bija. Šai laukumā bija ko nenopriecāties. Kad jautrība sita visaugstāko vilni, piebrauca lielas balti krāsotas kamanas. Tajās kāds sēdēja ietamies kuplā baltā kažokā un kuplu baltu cepuri galvā. Kamanas apbrauc laukumam 2 reizes apkārt. Kais pagūl piesiet savas ragaviņas pie tām un nu brauca līdzi. Ātrāk, aizvien ātrāk, līdz viņi iebrauc tuvējā ielā. Braucējs pagriez galvu un pamāja Kajam tik laipni, it kā viņi jau būtu pazīstami. Ikreiz, kad Kais gribēja atraisīt savas ragaviņas, braucējs pamāja atkal un Kais palika sēžam. Viņi izbrauca laukā pa pilsētas vārtiem. Tad sacēlās tik liels sniegputenis, ka mazais puicēns ne sprīža attālumā neko nevarēja saskatīt, bet viņš vēl aizvien brauca līdzi. Tad viņš palaida valdziņu vaļā, lai atsvabinātos no lielajām kamanām, bet ar to nekas nebija līdzēts. Viņam mazās ragavas bija kā piesietas un traucās uz priekšu kā vējš. Tad viņš sāka kliegt no visa spēka, bet neviens viņu nedzirdēja. Sniegs virpuļoja un kamanas brauca tālāk. Brīžiem likās, ka tās palecis uz augšu, it kā brāstos pāri grāvjiem vai sētām. Lielās izbailēs viņš gribēja noskaitīt tēvreiz, bet atcerējās vienīgi reizes rēķinu. Sniegpārslas kļuva aizvien lielākas un lielākas. Pēdīgi izskatījās kā lielas baltas vistas. Pēkšņi pārslas pasitās sāņus, lielās kamanas apstājās un braucējs piecēlās kājās. Kažoks un cepuri bija no tīra sniega. Tā bija dāma, augumā gara un slaida, spīdoši balta. Tā bija pati sniega karaliene. Mēs esam atbraukuši, viņa teica. Sals ir krietnes, nāc liena manā lāčādas kažokā. Viņa iesēdināja zēnu kamanās sev līdzās un apņēma ap viņu kažoku. Kajam likās, ka viņš iegrimst sniega kupanā. Vai tev vēl ir augsti, viņa jautāja un noskūpstīja kāju uz pieres. Skūpstis bija vēl augstāks par ledu un trīsas pārņēma viņa sirdi, kas jau bija pa pusē sastīmusi par ledus gabalu. Kajam bija tāda sajūta, ka viņam jāmirst. Bet tas ilga tikai mazu brītiņu. Tad viņu pārņēma patīkama sajūta, un viņš vairs nemanīja augstumu visapkārt. Manas ragaviņas! Neaizmirsti manas ragaviņas! Tās viņam pirmās ienāca prātā. Tās tika uzsietas uz vienas no baltajām vistām, un tā ar ragaviņām mugurā lidoja viņiem nopakaļus. Sniega karaliene noskūpstīja kāju vēlreiz, un tad, ja viņš bija aizmirstis mazo gērdu, veco māti un visus, kas palikuši mājās. Nu gan es tevi vairāk neskūpstīšu, sniega karaliene teica. Citādi vēl noskūpstīšu tevi beigtu. Kā es raudzījās viņā, viņa bija tik skaista. Gudrāku un daļāku seju viņš iedomāties nevarēja. Tagad viņa kājām vairs nelikās no ledus kā toreiz, kad tika stāvējis ārā aiz logu un mājus viņam ar roku. Kāja acīs viņa bija bez vainas. Viņš vairs nejuta ne mazāko baiļu. Viņš sāk viņai stāstīt, ka mākot galvā rēķināt un jau pat ar daļām, ka zinot, cik kvadrātjūdžu un iedzīvotāju valstī, bet sniega karaliene smaidīja vienu. Tad viņam šķita, kā ar to, ko viņš zina, laikam nav diezgan, un skatījās augšu bezgala plašajā debesu telpā.
un sniega karaliene lidoja ar viņu augšup melnā padebesī, un vētra šņāca un krāca, it kā dziedādam senas dziesmas. Viņa lidoja par mežiem un ezeriem, jūrām un zemēm. Apakšā šņāca augsts vējš, vilki gaudoja, sniegs vizēja, un pāri tam ķērbdamas lidoja melnas vārnas. Bet augšā spīdēja mēnesis, liels un skaidrs, un uz to, kā raudzījās visu garo ziemas nakti. Pa dienu viņš gulēja pie sniega karalienes kājām. Bet kas tad notika ar mazo Gerdu, kad Kais vairs nepārnāca? Kur viņš bija palicis? Neviens to nezināja, neviens to nemācēja pasakīt. Puikas pastāstīja tikai to, ka redzējuši viņu piesienam savas ragaviņas pie lielām graznām kamanām, kas iegriezušās ielā un pēc tam aizbraukušas pa pilsētas vārtiem. Neviens nezināja, kur viņš palicis. Daudz asaru lija. Mazā Gerda raudāja visvairāk, visilgāk. Tad dzirdēja runājam, ka viņš vairs nesot dzīvs, ka esot noslīcis upē, kas tecēja garām pilsētai. Ai, tas bija bezgala garas un tumšas ziemas dienas. Tad atnāca pavasaris ar siltu saulīti. Kaiss ir beigts un pa galam. Mazā Gerda nopūtās. Nedomāju viss, saulīte atteica. Viņš ir beigts un pa galam. Gerda sacīja bezdalīgā. Nav viss, viņas atbildēja. Un pēdīgi arī mazā Gerda tā vairs nedomāja. Apauša jaunās sarkanās kurpītes, tās Kaiss vēl nav redzējis. Viņa kādu rītu sacīja. Tad noiešu lejā pie upes un pavaicāšu tai. Bija vēl pavisam agrs. Viņa noskūpstīja veco māti, kas vēl gulēja, apāva sarkanās kurpes, un tad izgāja viena pati pa vārtiem uz upi. Vai tas tiesa, ka esi paņēmusi manu rotaļu biedru? Es tev došu savas sarkanās kurpītes, ja tu man viņu atdosi. Un viņai šķita, ka upes ūdeņi dīvaini savienojās. Viņa ņēma sarkanās kurpes, pašu dārgāko, kas viņai piederēja, un iesvieda tās abas upē. Bet tās iekrita netālu no krasta, un mazie vilnīši tās tūdaļ atnesa malā, it kā upe negribētu ņemt viņas visdārgāko mantu, jo vairāk tāpēc, ka mazāk kāja upē arī nebija. Bet Gerda domāja, ka nav aizsviedus kurpītes pietiekami tālu un iekāpa laivā, kas atradās turpat Niedrēs. Viņa aizgāja pašā laivas viņā galā un svieda kurpītes vēlreiz. Bet laiva nebija piesieta, un Gerdai sakustoties tā ieslīdēja upē. Gerda to pamanīja un steidzās tūlīt atpakaļ, bet laiva bija no krasta, un žigli vien slīdēja uz leju. Tad mazā Gerda ļoti nobijās un sāka raudāt, bet viņu nedzirdēja neviens cits kā viņas virbuļi, un tie nevarēja viņu iznest krastā. Taču tie lidoja līdz gar upes malu un čivināja, kā viņu mierināt gribēdami. Mēs te pat! Laiva peldēja pa straumi uz leju. Mazā Gerda sēdēja pavisam klusa, tikai zaķīties viena. Viņas sarkanās kurpītes peldēja iepakaļas, bet laiva panākt nevarēja, jo ūdens to nes uz leju ātrāk. Jauki bija upes krasti. Skaistas puķis, veci koki, nogāzes, kurās ganījās aitas un govis, bet cilvēka neviena. Varbūt upe mani nes pie mazā Kaja. Gerda iedomājās un viņai uzlabojās soma. Tad laiva slīdēja gar lielu ķiršu dārzu, kur bija mājiņa ar ērmotiem sarkaniem un ziliem logiem. Tā bija salmu jumts un durvju priekšā stāvēja 2 koku zaldāti, kur garāmbraucējiem godu dodam turēja plecos šautenītes. Gerda tiem uzsauca domādam, ka tie ir dzīvi, bet tie, protams, neko neatbildēja. Viņa piepeldēja tiem pavisam tuvu, jo straumi dzina laivu taisnu uz malu. Gerda iesaucās vēl skaļāk, un tad no mājiņas uz līkas pieķīša atspiedusies iznāca veca sieviņa. Galvā viņai bija cepuri platām malām, apgleznot ar visskaistākajām puķēm. Nabaga bērniņ, vecā sieviņa iesaucās, nu kā gan tu iekļuvi lielajā stiprajā straumē un aizbrauc tik tālu plašajā pasaulē? Tad vecā sieviņa iekāpa ūdenī, aizķēra laivu ar savu spieķīti un pievilkus laivu pie malas izcēla mazo Gerdu ārā. Gerda bija priecīga, ka tikusi sausumā, tomēr viņai bija drusku bail no svešās vecinītes. Nāc, nu pastāst man, kas tu esi un kā šeit nokļuvi, viņa sacīja. Gerda viņai visu izstāstīja un vecā galva grozīdam teica, Un kad Gerda viņai pajautāja, vai viņa nesot mazo Kaju redzējusi, sieviņa sacīja, ka viņš garām nesot braucis, bet gan jau vēl braukšot, lai tikai nebēdājoties un labāk nogaršojot viņas ķiršus, paskatoties viņas puķis, kas esot skaistākas par jebkuru bilžu grāmatu,
katra no tām mākot stāstīt veselu stāstu. Tad paņēmus Gerdu pie rokas, viņa iegāja mājiņā un aizvēra durvis. Logi bija ierīkoti augstu, un rūtis bija sarkanas, zilas un zeltanas. Pa tām iespīdēja savāda gaisma visādās krāsās, bet uz galda bija visgardākās ķiršogas, un Gerda ēda tās, cik vien gribēja, jo viņai tas bija ļauts. Un kamēr viņa ēda, vecā sieva ķemmēja viņiem matus ar zelta ķemmi, un mati cirtojās un spīdēja kā zelts ap mazo mīļo sejiņu, kas bija apaļ un ziedēja kā roze. Pēc tādas mīļas meitenītes es no dienas esmu ilgojusies, vecā teica. Gan tu redzēs, cik labi mēs abas dzīvosim kopā. Un jo ilgāk viņa ķemmēja mazajai Gardai matus, jo vairāk Gerda aizmirs savu auģu brāli Kaju. Tāpēc, ka vecā sieviņa mācēja burt, bet ļauna burve viņa vis nebija. Viņa būra tikai maz drusciņu, savu prieka pēc. Un tagad gribēja mazo Gerdu paturēt pie sevis. Tāpēc viņa izgāja dārzā, pacēla spieķīt pret visiem rožu krūmiem, un, lai cik skaisti tie arī ziedēja, tie tomēr visi iegrib melnajā zemē un nebija vairs redzams, kur tie stāvējuši. Vecajai bija bail, ka rozes ieraudzījis Gardi iedomāsies par savējiem, atcerēsies mazo Kaju un aizbēgs prom. Nu viņi ieveda Gardu puķu dārzā. Ai, cik jauki tas maržoja, kāds skaistums te bija. Visas puķis, kādas vien iedomājams, katram gada laikam savs, krāšņi ziedēja. Neviena bilžgrāmata nebija skaistāka un krāsaināka. Garda lākāja no prieka un spēlējās, kamēr saule norietēja aiz lieliem ķiršiem. Tad vecā viņa noguldīja skaistā gultā ar sarkanu zīdu spilveniem, kas bija piebāzta ar zilām violītēm, un viņa gulēja un sapņoja tik jauki, kā daži labi ķēniņieni savā kāzu dienā. Nākamajā dienā viņa atkal spēlējās ar puķiem siltā saulītē, un tā pagāja diena pēc dienas. Gerda pazina katru puķi, bet, lai arī to bija nezin cik daudz, viņai tomēr likās, ka vienas trūkst, bet kuras? To viņa nezināja. Tad kādu dienu viņa sēdēja un skatījās uz vecās sieviņas platmalu cepuri ar uzzīmētām puķiem, un visskaistākā no tām tur bija roze. Vecā bija aizmirsus noņemt to no cepures, kad tam citām lika iegrimt zemē. Bet tā jau iet, kad galva caura. Ko? Gerda iesaucās. Vai tad roža te nemaz nav? Ko? Un lēkādams starp puķidobēm viņa meklēja un meklēja, bet nevienu nevarēja atrast. Tad viņa apsēdās un sāka raudāt, un viņas karstās asaras nokrita taisni tur, kur viens rožu krūms bija nogrimis. Un kad siltās asaras iesūcās zemē, tas pēkšņi izšāvās laukā tikpat skaisti ziedēdams, kāds bija nogrimis. Gerda apskāva to skūpstīs ziedus un iedomājās par skaistajām rozēm, kas bija palikušas mājās, un reizē ar tām viņa atcerējās mazo Kaju. Kā esmu aizkavējusies. Meitenīte iesaucās. Man taču jāatrod Kajs. Vai jūs nezināt, kur viņš ir? Viņa vaicāja rozēm. Vai jūs domājat, ka viņa vairs nav un ka viņš ir miris? Miris viņš nav, rozes atbildēja. Mēs taču bijām zemē, kur mīt mirušie, bet Kaju tur nebija. Lielais paldies! Mazā Gerda pateicās un gāja pie citām puķēm, un ziedu biķerīšos skatīdamās vaicāja. Vai jūs nezināt, kur ir mazais Kajs? Bet katra puķa saulē stāvēdama sapņoja savu pasaku vai stāstu. Gerda noklausījās daudzus no tiem, bet neviens nepauda neko par Kaju. Un tad viņa skrēja uz dārza malu. Vārti bija ciet, bet viņa tikmēr raustīja sarūsējušo krampīti, līdz tas atlēca vaļā. Vārti atvērās un mazā Gerda basām kājām aizskrēja plašajā pasaulē. 3 reizes viņa atskatījās, bet viņai pakaļ neviens nedzinās. Pēdīgi viņa vairs nevarēja paskriet un apsēdās uz liela akmens. Un kad viņa paskatījās apkārt, vasara jau bija pagājusi. Bija vēls rudens. Skaistajā dārzā to nemaz nevarēja pamanīt. Tur vienmēr spīdēja saule un ziedēja visu gadu laiku puķis. Ak, Dievs, cik daudz laika esmu nokavējusi. Mazā Gerda nopūtās. Klāt jau rudens. Tātad es nedrīkstu atpūsties. Un viņa piecēlās uz iešanu. Ai, cik viņas mazās kājiņas bija vārīgas un piekusušas. Un apkārt viss izskatījās tik augsts un nemīlīgs. Garās vītolu lapas bija pavisam nodzeltējušas, un migla rupjām lāsēm pilēja no tām ūdenī. Nobira lapa pēc lapas, viens ērmoks un zaros karājās ogas, tik sūras, ka muti vilka kopā. Ai, cik augsti un drūmi bija plašajā pasaulē. Gardai atkal bija jāatpūšas. Te, taisni viņai pretī, sniegā lēkāja liela vārna, kas jau ilgi galvu klanīdam bija skatījusies viņā. Tagad vārna teica: krā, krā,
Labdien! Labdien! Labāk viņa nemācēja pateikt, tomēr uz meitenīti viņa turēja labu prātu un vaicāja, kurp šī ejot gluži viena plašajā pasaulē. Vārdas gluži viena Garda saprat ļoti labi un skaidri apjaut, ko tie slēpj, un viņa pastāstīja Vārnai visu savu dzīvi un likteni un jautāja, vai tā nesot redzējusi Kaju. Un Vārna domīgi galvu klanīdama teica, var jau būt. Ko? Vai patiesi? Mazā meitenīte iesaucās un metās skūpstīt Vārnu tik strauji, ka viņa tikko nenospieda. Prātīgi, Vārna teica. Es domāju, ka zinu. Es domāju, ka tas varētu būt mazais Kais. Bet, pie princeses. Viņš tev jau būs aizmirsis. Vai viņš dzīvo pie princeses? Gardi jautāja. Klausies, tik Vārna atbildēja. Bet man ir grūti runāt tavā valodā. Ja tu sapratīsi Vārnu valodu, tad es varētu izstāstīt labāk. Nē, to es neesmu iemācījusies. Gardi nopūtās. Bet vecā māte mācēja gan vārniski, gan pupiņu valodu. Žēl, ka neiemācījos. Tas nekas, Vārna teica. Stāstīšu, kā māku, bet grūti jau gan ies. Un tad viņa sāka stāstīt, ko zināja. Šai ķēniņu valstī, kurā tagad sēž un dzīvo ārkārtīgi gudra princese, bet viņa ir izlasījusi visas avīzes, kādas vien pasaulē dabūjamas un atkal aizmirsusi. Lūk, tik gudra viņa ir. Nesen sēdēdama tronī, un tas, kā stāsta, nesot nemaz tik patīkami, viņa sākusi dungot dziesmiņu un tieši šo, kāpēc gan lai es neaprecos. Klau, tā ir jauka doma, viņa teica, un grib tūdaļ precēties, bet ar tādu vīru, kas prot atbildēt, kad viņam ko saka, un nevis ar tādu, kas tikai stāv un izskatās lepns. Jo tas ir tik garlaicīgi. Viņa liek sabulgot kopā visas galvenā dāmas, un šīs izdzirdējušas viņas nodomu kļūst arvien priecīgāks. Tas man patīk, par to es arī nesen iedomāju. Vari man ticēt, ka ik vārds, ko saku, ir tīra patiesība, Vārna teica. Man tur dzīvo pieradināta mīļākā, kas brīvi staigā apkārt pa pilu, un viņa man visu izstāstīja. Protams, Vārnu te viņa mīļākā arī bija Vārna, jo Vārna meklē kādu no savas kārtas, un tā ar vienu ir Vārna. Avīzes uzreiz iznāca ar maliņu, kas rotāta ar sirdīm un princeses vārdu burtiem, un tajās viss varēja lasīt, ka ikvienam jaunam vīrietim, kurš glīts no vaika, ir brīvi nākt uz pili un runāt ar princesi, un to, kurš mācīs izrunāt par visiem visdrošāk un labāk, princesi ņems par vīru. Jā, Vārda teica, vari man ticēt, bet nevienam nelaimējās ne pirmajā, ne otrajā dienā. Vēl uz ielas visi bija liela runātāji, bet ienākuši pa pils vārtiem un ieraudzījuši sargus un augšā uz kāpnēm sulaiņus un lielās spožargais no tās zāles visi tā apjuka, ka stāvēja troņa priekšā, kur princese sēdēja un nezināja neko citu, kā vien atkārtot pēdējo viņas sacīto vārdu, bet princesei to vēlreiz nemaz negribējās dzirdēt. Izskatījās, it kā ļautiņi būtu sēdušies šņaucamo tabaku un apdūluši līdz brīdim, kad tiks ārā uz ielas. Jā, tad viņa atkal runāja. Viņi bija izsalkuši un izslāpuši, bet no pilstiem neiznesa pat ne glāzi ramdana ūdens. Daži no gudrākiem gan bija paņēmuši līdz sviestmaizes, bet kaimiņiem šie vis no tām nedeva, domādami, lai viņš izskatās tāds izbadējies, tad princese viņu neņems. Bet Kais, mazais Kais, Garda jautāja. Kad atnāca viņš? Vai viņš bija starp tiem daudzajiem? Pagaidi, būsim tikuši pie viņa. 3. dienā nebraukšus, neļāšus, bet jautri maršādams līdz pašam pils slieksnim nāca mazs cilvēciņš. Acis viņam spītēja tāpat kā tev, viņam bija skaisti gari mati, bet drēbes apvalkātas. Tas bija Kais! Garda gavilēja. Ak, beidzot esmu viņu atradusi! Un viņas sasita plaukstas. Uz muguras viņam bija maza somiņa, Vārna teica. Nē, tas gan bija viņa ragaviņas. Garda sacīja. Jo ragaviņā viņš aizgāja. Var jau būt, Vārna teica. Es tik smalki neskatījos no savas mīļākās, gan zinu, ka ienācis pa pils vārtiem un ieraudzījis sargus, viņš nemaz neizbijās. Viņš tiem pamāja ar galvu sacīdams, laikam garlaicīgi tāda stāvēšana kāpnēm, vislabāk iešu iekšā. Iekšā zāles mirdzēja sveču spožumā, slepeni padomnieki un citi augstmeni gāja no autām kājām, nesdami zelta traukus, tur dūši gan varēja saplakt. Viņa zābaki čīkstēja šausmīgi skaļi, bet par to viņš nemaz nebēdāja. Tas noteikti ir Kais. Es zinu, viņam bija jauni zābaki. Es dzirdēju, ka tie vecās mātes istabā čīkstēja. Jā, čīkstēja, Vārna piekrita. Un viņš braši iegāja taisni pie princeses, viņa sēdēja uz tēvas, tik liels kā ratiņš. Un visas galma dāmas ar savām jumpravām un jumpravām, visi augstmaņi ar saviem sulaiņiem un sulaiņiem, kuriem katram bija vēl pa palīgam stāvēja visi riņķi apkārt. Un jo tuvāk uz durvīm pusi tie stāvēja, jo lepnāk izskatījās.
Sulaini palīgam, kas vienmēr staigā kurpēs, nedrīksti ne acīs paskatīties, tik lepni viņš stāv pie durvīm. Tas nu gan ir bijis briesmīgi. Mazā Garda teica, Bet kā es taču princesi dabūju? ja es nebūtu vārna, es arī būtu viņu dabūjis, neraugoties uz to, ka es esmu jau sadarinājies. Viņš esot runājis tikpat labi kā es, kad runāju vārnu valodā. To mana pierunātā mīļākā man stāstīja. Viņš bijis brašs un patīkams. Viņš nemaz nesot nācis princesi bildināt, gribējis tikai paklausīties princeses gudrībā. Un tā viņam patikusi, un šis atkal paticis viņai. Jā, patiesi, tas ir Kais. Garda sacīja. Viņš bija tik gudrs, ka varēja jau galvā daļskaitļus sarēķināt. Vai tu mani neievestu pilī? Jā, to jau viegli pasacīt, vārnā teica. Bet kā to izdarīt? Man jāaprunājas ar savu pieradināto mīļāko. Gan viņa mums varēs palīdzēt ar padomu, jo man tev jāsaka, ka tik maza meitenīte kā tu nekad nedabūs atļauju tur ieiet. Dabūšu gan, tiklīdz Kais padzirdēs, ka es esmu šeit, viņš uzreiz iznāks ārā un man ievedīs. Gaidīja mani tur pie sētas vārnu, te viņš teica, pamet ar galvu un aizlidoja. Bija jau satumsas vakars, kad vārnu te viņš atgriezās. Rau, viņš sacīja, man jānodod tev daudz labdienu no manas mīļākās. Te būs mazs maizes kukulītis, to viņi paņem virtuvē. Tur ir maizes diezgan, un tu droši vien esi izsalkusi. Neraudi, gan jau tu tiksi pilī. Mana mīļākā zina, kur atrodas mazas sētas puses kāpnītes, kas ved uz guļamistabu, un viņi zina arī, kur paņemt atslēgu. Un viņi iegāja dārzā, lielajā alejā, kur lapas krita cita pēc citas, un kad pilī cita pēc citas tika nopūstas sveces, vārnu te viņš pieveda mazo Gardu pie kādām sētas durtiņām, kas bija tikai pievērtas. Ai, kā Gardas sirds daudzījās aiz bailīm un ilgošanās. Viņi jutās tā, it kā darītu ko nelabu, bet viņi jau tikai gribēja zināt, vai tas ir mazais Kais vai nav. Jā, cits tas nevarēja būt. Viņi tik dzīvi iedomājās kāju gudrās acis, garos matus, skaidri redzēja, kā viņš smaidīja, kad viņi abi mājās zem rozēm sēdēja. Nu, gan viņš nopriecāsies Gardu ieraugot un dzirdot kādu garu ceļu viņa mērojas viņa dēļ un uzzinot, kā visi mājās nobēdājušies, kad viņš nebija pārnācis. O, kādas bailes, kāds prieks! Un nu viņi jau bija uz kāpnēm. Uz skapja tur deg maza lampiņa, istabas vidū stāvēja pieradinātā vārna un galvu grozīdam vēroja Gardu, kas paklanījās, kā vecā māte bija mācījusi. Mans līgvainis man par jums, mana mazo jaunkundzīti, daudz stāstījis, pieradinātā vārna sacīja. Jūsu dzīves gājums, jāteic, arī ir ļoti aizkustinošs. Vai jūs nepaņemtu lampiņu, tad es iešu pa priekšu. Mēs iesim šeit pa taisnāko ceļu, jo te mēs nevienu nesastapsim. Man šķiet, ka mums kāds seko. Garda ieteicās, un viņai garām kaut kas aizšauts. Uz sienas kustējās tādas kā ēnas, zirgi ar plīvojošām krēpēm un slēdām kājām, mednieki, kungi un kundzes jāšus. Tie ir tikai sapņi, sacīja vārna. Tie nāk un aizved augsto kungu domas uz medībām. Tas ir labi, jo tad jūs kāju gultā varēsiet labāk apskatīt, bet ļaujiet man cerēt, ka jūs godā tikus nekļūst lepna. Par to nav runas, mežvārnā teica. Tad viņi iegāja mazajā zālē, kas bija iztapsēta ar rožu sārtu atlasu. Te sapņi viņiem nošauts garām, taču grāzās tik ātri, ka Garda augstos kungus nemaz nedabūja redzēt. Zāles kļuva citu par citu krāšņākas, un nu viņi atradās guļamistabā. Tās griezti līdzinājās lielai palmai ar dārga stikla lapām, un istabas vidū rasnā zelta kātā karājās divas gultas, kas izskatījās kā liliju ziedi. Viena bija balta, tajā gulēja princese, otra sarkana, un tajā Garda cerēja atrast mazo Kaju. Viņa pašķīra vienu no sarkanajām lapām sāņus un ieraudzīja brūnu pakausi. Jā, tas bija Kais. Skaļā balsī Garda sauca viņu vārdu, turēdama lampu tā, lai gaisma spīdētu viņam virsū. Sapņi uz zirgiem no jauna iešauts istabā, viņš pamodās, pagriez galvu, un tas nebija viss mazais Kais. Princis bija viņam līdzīgs tikai no pakauša, bet jauns un skaists gan, tāds viņš bija, un no baltās liliju gultas skatījās ārā princesi, vaicādama, kas tur notiek. Tad mazā Garda sāka raudāt un izstāstīja visu savu dzīvi un visu, ko vārnas viņas labā darījušas. Ak, tu nabadzīti, sacīja princes un princes, un viņi slavēja vārnas, sacīdām, ka nemaz neesot uz šīm dusmīgi, bet citreiz gan, lai tā vairs nedarot, tomēr atalgojumu viņi saņemšot tūlīt. Vai gribat brīvi laidalīties apkārt, jautāja princese, vai arī gribat pastāvīgu vietu kā galma vārnas, kuras dabū visu, kas no virtuves atkrīt? Abas vārnas paklanījās un lūdza pastāvīgu vietu, jo domāja par savām vecumdienām, sacīdams, ir jauki, ļoti jauki, ja vecuma galā var dzīvot bez rūpēm. Princis piecēlās no gultas un lika Gardai tur pagulēt. Vairāk viņš nevarēja darīt.
Viņa salika savas mazās rociņas un nodomāja, cik labi gan ir cilvēki un putni. Tad aizvēra acis un saldi iemiga. Nākamajā dienā viņa no galvas līdz kājām tika ieģērbta zīdā un samtā. Viņai tika piedāvāts palikt pilī un dzīvot bez bēdām un raizēm, bet viņa lūdza vienīgi mazus ratus ar zirgu un zābaciņu pāri. Tad viņa atkal dosies plašajā pasaulē un atradīs kāju. Un viņa dabūja gan zābaciņus, gan uzroci, un tika ļoti glīti apģērbta, un brīdī, kad viņa atvedījās pie durvīm, apstājās kariete no tīra zelta. Princis un princeses paši palīdzēja Gardai iekāpt, novēlēdam viņai laimīgu izdošanos. Vārnu tēviņš, kas pa to laiku bija apprecējies, pavadīja viņu 3 jūdzes. Tas sēdēja viņa līdzās, jo nepanes braukšanu atmuguriski. Otra vārna stāvēja vārtos, spānus plivinādām, tā nebrauca līdzi, jo tai bieži sāpēja galva, kopš bija dabūjis pastāvīgu vietu, kur varēja ēst pār mēram. Ar Dievu, princeses un princeses sauc, un mazā Garda raudāja, un vārnu tēviņš raudāja. Tā pagāja pirmās jūdzes. Tad arī vārnu tēviņš teica ar Dievs, un tā bija grūtākā šķiršanās. Viņi brauca pa tumšu mežu, bet kariete spīdēja kā lāpa. Tā dūrās laupītājiem acīs, un to viņi nepavisam nevarēja paciest. Zelts, zelts, viņi kliedza, gāzās laukā no meža, sakrita zirgiem pie galvām, nosita mazos priekšjājējus, kučieru un sulājus, un novilka mazo Gardu no karietes ārā. Viņa ir brāra, viņa ir glīta, viņa ir barota rieksta kodoliem, teica vecā sieva laupītāja, kad bija gara bārda kā sari un uzacis spēles tādas, ka kārās pār acīm. Nemaz nav sliktāka par tauku jēriņu. Nu, dien būs garšīga, un viņa izvilka savu spīdošo dunci, kas nozibēja tā, ka vai bailes sametās. Au! Sieva tajā pašā brīdī iekliedzās, jo viņai ausī bija ieplodus pašas mazā meita, kas karājās viņai uz muguras un bija tik mežonīga un ieverģēlīga, ka prieks skatīties. Ak, tu dāmas, kuķi, māte dusmojās un netika pie Gardas kaušanas. Lai viņa spēlēs kopā ar mani, mazā laupītāja meitene teica, lai viņām dod man savu uzroci, savu skaisto kleitu, lai guļ pie manis manā gultā. Un viņa iekoda tā, ka laupītājs sieva paliecās uz augšu un apcirtās riņķi, un visi laupītāji smējās, sacīdami, skat, kā nu šī danco ar savu mazo. Es gribu tikt karietē, mazā laupītāja meitene teica, un visiem bez ierunām viņai bija jāpakļaujas, jo viņa bija gauži izlutināta un gauži ietiepīga. Viņa ar Gardu iesēdās karietē un brauca pār sakņu saknēm dziļāka mežā. Mazā laupītāja meitene bija tikpat liela kā Garda, bet spēcīgāka, platākiem pleciem un tumšāku seju. Acis viņai bija ogles melnumā, tās izskatījās gandrīz vai bēdīgas. Viņa apķērās mazajai Gardai ap vidu un sacīja, viņa tevi nenokaus, kamēr vien es uz tevi nedusmošos. Tu laikam esi princese? Nē. Mazā Garda atteica un izstāstīja viņai visu, ko piedzīvojusi, un cik ļoti mazo kāju mīļojusi. Laupītāja meitene pavisam nopietni raudzījās viņā, drusciņ pamāja ar galvu un sacīja, viņa tev nenokaus, bet ja es uz tevi sadusmošos, tad es to izdarīšu pati. To teikusi viņa izslaucīja Gardai asaras no acīm un iebāza abas rokas skaistajā uzrocī, kas bija tik mīksts un silts. Nu, kariete apstājās, viņas atradās laupītāja pils pagalma vidū. Pils bija saplāsājusi no augšas līdz apakšai, pa mūru caurumiem laidalījās kraukļi un vārnas, bet lielie buldogi, no kuriem katrs izskatījās tāds, ka spētu aprīt vai cilvēku, paliecās uz augšu, taču nerēja, jo tas bija aizliegts. Tu šonakt gulēsi šeit, kopā ar mani pie maniem mīļajiem kustonīšiem, laupītāja meitene sacīja. Viņas dabūja ēst un dzert, un tad abas aizgāja uz kaktu, kur bija salmi un segas. Augšā uz latām un kārtīm tupēja gandrīz vai 100 dūju, kas visas šķita guļam, tomēr drusku pakustējās, kad pienāca meitenes. Tas visas ir manas, mazā laupītāja meitene teica, un ātri saķēra vienu no tuvākajām, turēja to aiz kājām un purināja tā, ka putnas sāka sisties ar spārniem. Noskopsti to, viņa teica, bakstīdam ar to Gardai sejā. To sacīdam, viņa stīvēja aiz ragiem ziemeļbriedi, kuram ap kaklu bija spīdīgs varu riņķis un kurš bija piesiets. Tas mums allaži jātur piesiets, citādi viņš var aizbēgt prom. Katru mīļu vakaru skutin viņam kaklu savu aso dunci, no tā viņam gaužām bail. Un mazā meitene izvilka garu dunci no mūra plaisas un ļāva tam slīdēt pār ziemeļbriežu kaklu. Nabaga dzīvnieks sāk spert. Laupītāja meitene smējās un vilka Gardu sev līdz uz guļas vietu. Vai tad tev guļot arī duncis būs klāt? Garda jautāja bailīgi uz to paskatīdamās.
Es vienmēr guļu ar Dunci blakus, mazā laupītāja meitene sacīja. Nekad jau nezinu, kas var gadīties. Bet pastāst man vēlreiz, ko tu man pirmīt stāstīji par mazo kāju un par to, kāpēc tu devies prom plašajā pasaulē. Un Gerda sāk stāstīt atkal no gala. Un mežbaloši dūdoja augšā savā būrī, bet dūjas jau gulēja. Mazā laupītāja meitene aplika vienu roku Gerdai ap kaklu, otrā turēja Dunci un gulēja tā, kā rausīm bija dzirdams. Bet Gerda nevarēja ne acu aizvērt, nezinādama dzīvos vai mirs. Tad mežbaloži teica, kur? Mēs redzējām mazo kāju. Balta vista nesa viņa ragaviņas. Viņš sēdēja sniega karalienes kamanās, kas lidoja zemu virs meža, kad mēs gulējām ligzdā. Viņa uzpūta mums mazuļiem, un viss nobeidzās. Tikai mēs abi palikām dzīvi. Kuri kur? Ko jūs tur augšā teicāt? Gerda iesaucās. Uz kurieni aizbrauc sniega karaliene? Vai jūs par to kaut ko zināt? Laikam viņa aizbrauc uz Lapzemi, jo tur vienmēr ir sniegs un ledus. Pajautā Ziemeļbriedim, kas tur stāv piesiets. Tur ir sniegs un ledus. Tur ir bagāta un jauka zeme. Ziemeļbriedis sacīja. Tur var brīvi izskrieties pa plašām, mirdzošām ielejām. Tur sniega karalienei ir vasaras telts. Bet viņas pastāvīgā pils ir tālāk, uz Ziemeļpola pusi, uz salas, ko sauc par Špicbergenu. Ak, Kai, mazo Kai. Gerda nopūtās. Tad guļas mierā, laupītā meitene iesaucās. Ciet dabūs Dunci vēdrā. No rīta Gerda viņai izstāstīja visu, ko mežbaloži bija teikuši, un mazā laupītāja meitene kļuva pavisam domīga, bet pamājas ar galvu teica, vienalga, vai tu zini, kur Lapzeme atrodas? Viņa jautāja Ziemeļbriedim. Kā tad nu nezināšu? Šis atteica, un acis viņam iemirdzējās. Tur esmu dzīvis un uzaudzis. Tur pa sniega klājumiem skraidījis. Klau, laupītāja meitene sacīja Gerdai. Redzi, visi mūsu vīrieši ir projām, bet māte vēl ir šeit un paliks mājās. Rīta cēlienā viņa iedzer no lielās pudeles un pēc tam brītiņu nosnaužas. Tad es tevis labāk kaut ko darīšu. Viņa uzlēca no guļasvietas augšā, apķērās mātei ap kaklu, plucināja viņas vārdus sacīdama, mana mīļo āzīt, labrīt! Un māte uzcita viņai pa degunu tādi knipi, ka deguns kļuva sarkans un zils, bet tas viss bija aiz lielas mīlestības. Kad nu māte bija iedzērusi no savas pudeles un aizsnaudusies, laupītāja meitene piegāja pie Ziemeļbrieža un sacīja, man gan būtu gribējies tev vēl daudz kārt kucināt ar asto Dunci, jo tad tu izskaties tik jocīgs, bet vienalga. Es tomēr atraisīšu tavu valgu un palīdzēšu tev tikt ārā, lai var skriet uz Lapzemi, un tev jāskrien cik vien tu spēji, un jāiznes šī mazā meitene uz sniega karalienes pili, kur ir viņas audžbrālis. Tu jau gan būsi dzirdējis, ko viņa stāstīja, jo viņa runāja diezgan skaļi un tev patīk noklausīties. Ziemeļbriedis aiz prieka paliecās uz augšu. Laupītāja meitene uzcēla mazo Gerdu viņam mugurā un drošības dēļ piesēja viņu, pat iedodam viņai spilvendiņus, kā sēdē. Vienalga viņa sacīja, te būs tavi siltie zābaciņi, jo tur būs augsts, bet uz roci gan es tev neatdošu, tas ir pārāk skaists. Tomēr tev nebūs jāsalst. Šeit tev manas mātes lielie dūrāņi. Tev būs līdz pašiem elkoņiem, lien iekšā. Tagad tu izskaties kā mana nejaukā māte. Un Gerda raudājies prieka. Man nepatīk, ka tu gaudo, mazā laupītāja meitene teica. Tieši tagad tev vajadzētu izskatīties priecīgai. Tad tev būs 2 maizes klaipiņi un šķiņas, lai nav jāmirst badu. Maizi un gaļu viņa uzsēja briedim pakaļpusē. Tad mazā laupītāja meitene atvēra durvis, iesauca visus lielos suņus iekšā un valgu ar savu Dunci pārgriezus teica briedim, skrieno, bet sargā mazo meiteni. Un Gerda pastiep rokas lielajos cimdos laupītāja meitenei un sacīja, ar Dievu! Tad Ziemeļbriedis traucās pa krūmiem un salmiem cauri lielajiem mežam, pa purviem un klājumiem, cik ātri vien spēdams, vilki gaudoja un krauķi ķērts. Klikšķ, klaukšķ, lausas spēra tālumā, debesis it kā šķaudīja sarkam. Tā mana mīļā Ziemeļblāzmā. Briedis sacīja. Skat, kā tā spīd. Un viņš devās ar vien tālāk uz priekšu dienu un nakti. Maizes klaipi tika apēsti, šķiņas arī, un tad viņi jau bija Lapzemē. Viņi apstājās mazas būdas priekšā, tā bija gaužām nožāvojama. Jums sniedzās līdz pašai zemē, un durvis bija tik zemes, ka visai ģimenei vajadzēja līst uz vēdera, kad tie gribēja tikt iekšā vai ārā. Mājās neviena cita nebija, kā vien veca lapieta, kas trānu lampas gaismā cepa zivis. Un Ziemeļbriedis pastāstīja visu par Gerdu,
bet pa priekšu pats par sevi, jo paši notikumi tam šķita daudz svarīgāki, un Gerda bija tā nosalusi, ka nevarēja parunāt. Ak, jūs nabadziņi, lapieti sacīja, tad jums vēl tālu, ko skriet. Vēl vairāk par 100 jūdžu jums jānoskrien līdz Finnmarkai, kur sniega karaliene apmetas vasarnīcā un ik vakar iededz zilas ugunis. Papīra man nav. Es uzrakstīšu pāris vārdu uz žāvētas butas. To es došu jums līdzi, ko aizvest Somietē ziemeļos. Viņi zinās jums pateikt vairāk nekā es. Un, kad Gerda bija sasildījusies, pāēdus un padzērusi, lapiet uzrakstīja pāris vārdu uz žāvētas butas, teikdam Gerdai, lai to labi paglabājot. Uzsēja Gerdu atpakaļ uz ziemeļbriežu, un tas sāka skriet. Kļūkš, lauskas spēra, visu naktu plaiksnījās brīnišķās, zilās kāvu liesmiņas, un tad viņi nonāca Finnmarkā un pieklāvēja pie Somietes skursteņa, jo viņas būdai pat durvju nebija. Iekšā valdīja tāds karstums, ka Somiete staigāja gandrīz kaila. Viņa bija maza un pavisam nosekšķējusi aiz melnumiem. Viņa uzreiz sāka atģērbt mazo Gerdu, novilka viņai cimdus un zābakus, jo citādi viņai būtu par karstu, uzlika briedim uz galvas gabalu un sāka lasīt, kas rakstīts uz butas. Viņa to pārlasīja 3 reizes, un tad zināja visu no galvas un iebāza zivu ēdienu katlā, tāpēc, ka to gluži labi varēja apēst, jo prom jau viņa nekad neko nemeta. Nu briedis stāstīja vispirms par sevi, tad par mazo Gerdu, un Somiete mirkšķinādama savas gudrās acis neteica ne vārda. Tu esi tik gudra. Briedis sacīja. Es zinu, ka tu vari visus debesu vējus sasiet mezglos. Ja kuģinieks atraisa vienu mezglu, tad viņam ir labs ceļavējš. Ja atraisa otru, tad puš skarbs vējš. Ja atraisa 3. un 4., tad plosās tāda vētra, ka nopļauj mežus kā zāli. Vai tu neiedotu mazajai meitenei dzērienu, lai viņa dabū 9 vīru spēku un spēj uzvarēt sniega karalieni? 9 vīru spēku Somiete noteica, it kā ar to būtu gana. Tad viņa piegāja pie plaukta, paņēma lielu ādas rulli un attina to vaļā. Uz tā bija rakstīti dīvaini burti, un Somiete lasīja tā, ka sviedra no pierastē lija aumaļām. Bet briedis sāka ar Gerdu tik gauži lūgties, un Gerda skatījās uz Somieti ar tik lūdzošām acīm pilnām asaru, ka tā sāka mirkšķināt savējās, ieveda briedi kaktā, kur tam ledu no jauna uz galvas lidam čukstēja. Mazais kājas patiesi ir pie sniega karalienes, kur viņam viss ir pa prātam, un pats domā, ka jaukākas vietas pasaulē nav. Bet tas tikai tāpēc, ka viņam stikla drumsliņa iestrēgusi sirdī un mazs stikla graudiņš acī. Tie vispirms ir jādabū ārā, citādi viņš nekad nekļūs par cilvēku, un sniega karaliene paturēs varu pār viņu. Bet vai tu neko nevar iedot mazajai Gerdai, lai viņai būtu vara? Es viņai nevaru iedot lielāku varu par to, kas viņai jau ir. Vai tu neredzi, cik tā ir liela? Vai neredzi, kā cilvēku un dzīvnieku viņai paklaus, kā viņa basām kājām jau tikus uz priekšu tik tālu pasaulē? Viņa nedrīkst no mums uzzināt par savu spēku. Tas mājo viņas sirdī un pastāv iekš tā, ka viņa ir mīļš, nevainīgs bērns. Ja viņa pati nespēja iekļūt pie sniega karalienes un dabūt ārā stiklu no mazā kājas sirds, tad mēs tur neko nevaram līdzēt. 2 jūdzes no šejienes sākas sniega karalienes dārzs. Līdz turienai tu vari mazo meiteni aiznest. Noliec viņu pie lielā krūma ar tām sarkanajām ogām, kurš stāv sniegā. Nepļāpā gari un steidzies ātri atpakaļ. Un Somiete uzcēla Gerdu mugurā briedim, kas skrēja cik vien spēdams. Ai, man nav zābaciņu, man nav cimdu! Mazā Gerda iesaucās, sajūstam bargo augstumu, bet briedis neiedrošinājās apstāties. Viņš skrēja līdz nonāca pie lielā krūma ar sarkanajām ogām. Tur viņš nolika Gerdu zemē, noskūpstīja viņu uz lūpām, un liels spožas asaras ritēja dzīvniekam pār vaigiem. Tad viņš skrēja cik jaudas atkal atpakaļ. Tur palika stāvam mazā Gerda bez zābaciņiem, bez cimdiem, briesmīgās ledaina augstās Finnmarkas vidū. Viņi skrēja uz priekšu cik ātri vien spēdam. Tad parādījās vesels pulks sniega pārslu, bet tās nekrita viss no debesīm, kas bija skaidrs un laistījās kāvu gaismā. Sniega pārslas skrēja pa zemes virsmu, un jo tuvāk tās nāca, jo lielākas kļuva. Gerda gan atcerējās, cik lielas un skaistas tās izskatījušās zem palielināmā stikla. Bet šeit tās nu dien bija vēl lielākas un daudz briesmīgākā izskatā. Tās bija dzīvas un bija te noliktas par sniega karalienes priekšējiem sargu pulkiem. Kādas tik tās tur katra bija?
Dažas izskatījās kā nejauki lieli eži, dažas kā mezglos savijušās čūskas ar izslietām galvām, dažas kā mazi rasni lācēni, kam spalvas tāvas saslējusies. Visas mirdzoši baltas, tās bija dzīvas sniega pārslas. Tad mazā Gerda noskaitīja tēvreizi, un augstums bija tik stiprs, ka viņa pati varēja redzēt savu dvašu, kur kūpēja no mutes kā dūmi. Dvaša sabiezēja ar vien biezāka un pārvērtās par maziem gaišiem eņģelīšiem, kas auga ar vienu lielāki, līdz ko aizsniedz zemi. Un viņiem visiem galvā bija bruņu cepuri un rokās šķēps un vairogs. Viņa skaits auga ar vien lielāks un lielāks, un kad Gerda bija noskaitījusi tēvreizi, viņai apkārt jau bija vesels leģions. Viņa dūra ar saviem šķēpiem briesmīgās sniega pārslas tā, ka tās sašķīda gabalu gabalos, un mazā Gerda droši gāja uz priekšu. Eņģeļi glāstīja viņai rokas un kājas. Tad viņa tik stipri nejuta augstumu un steigšus gāja uz sniega karalienes pieru. Bet vispirms paraudzīsim, kā klājas Kajam. Par mazo Gerdu viņš nepavisam nedomāja, un viņam neprātā nenāca, ka viņa stāv ārā, pils priekšā. Pils sienas bija no sniega kupenām, un asi vēji bija durvju un logu vietā. Pilī bija vairāk nekā 100 istabu, kā kur reiz sniegputens bija sasniedzis. Lielākā pletās daudzi jūdžu plašumā. Spoža ziemeļblāzma tās visas apgaismoja, un tās visas bija lielas, tukšas, ledaini augstas un mirdzošas. Nekad te neiegriezās jautrība, pat nenotika neviena lāču ballīte, kur vētru būtu pūtus stabulas un leduslāči staigājušas pakaļkājām, izrādīdam smalkas manieres. Nekad te netika rīkotas rotaļas, kur citām sistu pa purnu un ķepām, ne arī patērzēšana pie kafijas tases, uz ko tiktu ielūgtas baltās lapas jaunkundzītes. Tukšas, plašas un augstas bija sniega karalienes zāles. Ziemeļblāzma plaiksnījās tik kārtīgi un noteikti, ka bija iespējams izskaitīt, kad tā stāv visaugstāk, kad viszemāk. Tukšās un nebeidzami plašās sniega zāles vidū bija sasals ezers. Tas bija saplēsājis 1000 gabalos, bet gabali tā līdzinājās citam, ka veidojās vesels mākslas darbs. Un ezera vidū sēdēja sniega karaliene, kad bija mājās. Un tad viņa mēdz teikt, ka sēžot prāta spogulī, un tāds spogulis esot vienīgais un labākais šai pasaulē. Mazais Kais bija nosalis zili melns, bet sniega karalienes skūpsti bija atņēmuši viņam drebuļus, un viņa sirds bija sasalusi tīra ledus gabalā. Viņš sanesa šķautnēdus plānus ledus gabals, kurus lika kopā gan šā, gan tā, gribēdams, lai no tā kaut kas iznāktu. Tāpat kā mēs izliekam figūras no koka plāksnītēm, ko sauc par ķīniešu spēli. Kais arī izlika figūras, bezgalu sarežģītas un skaistas. Tā bija augstā prāta ledus spēle. Viņa acīs šīs figūras bija lieliskas un gaužam svarīgas. To darīja mazais stikla graudiņš, kas bija viņam acī. Viņš salika figūras, no kurām iznāca rakstīts vārds, bet viņam nekad neizdevās salikt tieši to vārdu, ko viņš gribēja – vārdu mūžība. Sniega karaliene bija teikusi: ja tu man šo figūru saliksi, tad tu būsi pats sev kungs, un es tev dāvināšu visu pasauli un pāri jaunu slidu. Bet viņš nevarēja. Tagad es aizlaidīšos uz siltajām zemēm, sacīja sniega karaliene. Gribu paraudzīties melnajos katlos. Tie bija ugunsvēmēji kalni, Etna un Vezuvs, kā tos dēvē. Es padarīšu tos drusku baltākus. Kais sēdēja viens pats daudzu jūdžu plašajā, tukšajā ledus zālē, skatīdamies ledus gabalos, un domāja. Domāja tik stipri, ka galva krakšķēja un krakšķēja. Viņš sēdēja gluži stīvs un kluss, gandrīz vai bija jādomā, ka viņš ir nosalis. Tā pašā brīdī mazā Gerda ienāca pilī pa lielajiem aso vēju vārtiem, bet viņa noskaitīja vakaru lūkšanu un vēju pierima, kā apguldamies. Viņa iegāja plašajās, tukšajās un augstajās zālēs, tad viņa ieraudzīja Kaju. Viņa to tūliņ pazina, krita viņam ap kaklu, turēja viņu cieši apkamt un sauca: Kai, mīļo, mīļo Kai, beidzot esmu tevi atradusi. Bet viņš sēdēja gluži klusu, stīvs un augsts. Tad mazā Gerda sāk raudāt karstas asaras,
Tās krita viņam uz krūtīm, iespiedās viņas sirdī un izkausēja ledus gabalu un iznīcināja to spoguļu drupatiņu, kas bija tur iekritusi. Viņš raudzījās Gardā un viņa dziedāja. Es skaistu rozīt svīnu, nostīka saknītēs, tā rozīte, ko mīnu, noieses cēlus. Tad arī Kais vairs nevarēja asaras valdīt. Viņš raudāja tā, ka spoguļa graudiņš izripoja no acis. Viņš pazina Gardu un līgsmi iesaucās. Garda! Mīļā Garda! Kur tu biji tik ilgi? Un kur biju es? Un viņš paskatījās visapkārt. Cik te ir augsti? Cik tukšs? Cik bezgalīgi tukšs? Un viņš apkampa Gardu, un viņa smējās un raudāja no prieka. Tas bija tik liels prieks, ka pat ledus gabali visapkārt sāka lēkāt no prieka, un kad tie bija izlēkājušies, tad nogulās un izveidoja taisni tos burtus, par kuriem Sniega karaliene bija teikusi, ja tos izlikšot, tad viņš būšot pats sev kungs, un viņa tam dāvinošot visu pasauli un pāri jaunu slidu. Garda skūpstīja viņa vaigus, un tie sāka ziedēt. Viņa skūpstīja viņam acis, un tās iemirdzējās kā viņas pašas acis. Viņa skūpstīja viņam rokas un kājas, un viņš kļūst pirkts un vesels. Sniega karaliene varēja nākt mājās. Viņa brīvestības grāmata bija rakstīta ar svaigojošiem ledus gabaliem, un viņa sadevās rokās un gāja prom no lielās pils. Viņa sarunājās par veco māti un rozēm uz jumta, un kur vien viņa gāja, tur vēji apklusa un atspīdēja sauli, un kad viņa nonāca pie krūma ar sarkanajām ogām, tur stāvēja ziemeļbriedis un gaidīja. Viņš bija atvedis līdz vēl otru briedi. Tā bija jauna briežu māte, kuras tesmenis bija pilns, un viņa deva mazajiem savu silto pienu, noskūpstīja abas uz lūpām. Tad viņa aiznesa Gardu un Kāju vispirms pie somietes, kuras karstajā būdā viņa sasildījās un uzzināja ceļu uz mājām, tad pie lapietes, kas bija pašuvusi viņiem jaunas drēbes un sataisījusi kāmanas braukšanai. Briedis un briedeļi skrēja līdzi, pavadīdami viņus līdz robežai, kur bija samanāms pirmais zaļums. Tur bērni atvedījās no briežiem un lapietes. Ar Dievu visi teica šķirdamies, un pirmie putniņi sāka čivināt. Kokiem mežā plauka zaļi pumpuri, un uz skaista zirga, ko Garda pazina. Tas bija bijis aizjūgts priekšā zelta karietē. No meža izjāja meitene ar spīdošu sarkanu cepuru galvā un pistolēm aiz jostas. Tā bija mazā laupītāja meitene, kurai bija apnicis mājās dzīvot, un nu viņa bija nodomājusi vispirms doties uz ziemeļiem un vēlāk uz citu pusi, ja viņai ziemeļos nepatiktu. Viņa uzreiz pazina Gardu, un Garda viņu. Tavu prieku! Tu nu gan esi labs blondonis, laupītāja meitene sacīja mazajam Kājam. Gribētos gan zināt, vai tu maz esi pelnījis, ka tevis dēļ tā skrien līdz pasaules malai. Bet Garda viņai vaigus glāstīdam jautāja par princi un princesi. Viņi ir aizceļojuši uz svešām zemēm, laupītāja meitene atbildēja. Bet vārnu tēviņš? Mazā Garda vaicāja. Ak, vārnu tēviņš ir mirs, viņa atbildēja. Viņa pieradinātā mīļākā tagad ir atraitna un staigā ar melnu vilnainu dzīves gabaliņu ap kāju. Viņš žēl vaimanā, bet visas beigas vien ir. Tak stāsti nu man, kā tev ir gājis un kā tu viņu dabūji rokā. Un Garda un Kais stāstīja abi divi. Nā, snips naps no rebaza orre, sacīja laupītāja meitene abiem roku sniegdam un apsolīdamās, ja vien kādreiz braukšot caur viņu pilsētu, tad viņus apciemošot. Un tad viņa aizjāja plašajā pasaulē. Bet Kais un Garda gāja rokās saķērušies, un viņiem tā ejot, bija atnācis jauks pavasaris ar puķiem un zaļu zāli. Baznīca zvana zvanīja, un viņi pazina augstos torņus un lielo pilsētu, tajā viņi dzīvoja. Un viņi gāja pilsētā līdz pat vecās mātes durvīm, tad augšā pa kāpnēm un iekšā istabā, kur viss stāvēja tajā pašā vietā, kur agrāk, un pulksteni sacīja tik, tak, un rādītāji griezās. Bet pa durvīm ieiedam viņi pamanīja, ka ir kļuvuši par pieaugušiem cilvēkiem. Rozes ziedādams sniedzās no jumta renes pa atvērtajiem logiem istabā, un tur stāvēja mazie bērni ķeblīši. Un Kais un Garda atsēdās katrs uz savu ķeblīšu, turēdam viens otru roku savējā. Kā nelabi sapņi viņi bija aizmirsuši augsto, tukšo godību pie Sniega karalienes. Vecā māte sēdēja dievgaišajā saulītē un lasīja skaļi no bībeles.
Ja jūs netopiet kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Un Kais un Gerda skatījās viens otram acīs un uzreiz saprata veco dziesmu. Es skaistu rozīt zinu, nosīkas saknītes, tā rozīte, ko mīnu, noieses cēlusies. Un tā viņa abi sēdēja, pieauguši cilvēki un tomēr bērni. Bērni savās sirdīs. Un nu bija vasara, siltā, jaukā vasara.